Dienas saulesmaizēm. Šodien runāsim par nākotni. Runāsim par to, kā digitālie finanšu instrumenti mainīs mūsu dzīvi. Un tas, kas visvairāk interesē mani, protams, kāds mainīs nekustamā īpašuma tirgu. Paudze, kas tagad sāk strādāt, sāk pelnīt, protams, ir daudz kompetentāka digitālajos finanšu risinājumos, un mēs iekšēji domājam par to, ka mums noteikti vajag kaut kādu sarunu par to, ko šī jaunā pasaule, ko šī dzīves, tā teikt, daļa, kur tagad atskaites punkts vērtības saglabāšanai un noturībai ir nevis dolārs vai eiro, nevis nekustamais īpašums, bet neskapēc bitcoins. Ko tas mums nes, ko tas mums sola? Un esam uzaicinājuši 3 viesus pie mums šodien ciemos, cerībā, ka viņiem būs interesanti, un mēs varēsim saveidot interesantu saturu, kas arī jums šķitīs interesants. Ļaujiet jums stādīt priekšā Alīna Zela. Laiki. Es saprotu, ka tu esi tāda tā kā finanšu mentore. Jā. Tev padodas veidot saturu šajos jautājumos, un tev ir daudz uzticamu sekotāju. Jā. Tu esi viedokļa līderi šajos jautājumos. Jā, droši vien. Vismaz man izvēlās tiklīdz kaut kāds jaunums finanšu tirgu vai kaut kāda aktualitāte. Man uzreiz ir birums ar jautājumiem. Alīna, kāds ir tavs viedoklis par šo? Tad visdrīzāk jā. Paldies. Ļaujiet sādīt jums priekšā Kasparu Pēcinieku. Sveiki. Kaspars ir investoru klubā izpilddirektors. Kaspars arī veido saturu. Ļoti labi sanāk podkāsti. Un Kasparam ir apbrīnojama kompetence tajos jautājumos, kas skar investīcijas un investoru saimi, kur es jūtos diezgan nekompetents. Paldies. Novērtēju kompliments. Sarakstu. Kā jūs saprotat, mūsdienās jau neviena saruna bez jurista īsti nevar notikt. Ja? Un tāpēc mēs esam uzaicinājuši Agnetu Rumu, zvērinātu advokāti. Agnete ir īpaši ar to, ka viņa ir ļoti labi sagatavojusies tiem laikiem, kad, ja es pareizi saprotu, tagad tiks licenzētas finanšu institūcijas, kas nodarbojas ar kriptovalūtām. Tūlīt. Agnete ir, manuprāt, kompetentākais cilvēks Latvijā šajā jautājumā, un kā zvērināta advokāta, viņa ir sagatavojusies, drīkst tā teikt, pļaujas laikam, kas tagad būs. Un Agnete noteikti mums palīdzēs saprast tās nākotnes perspektīvas un tas, ko tad mēs varētu sagaidīt no tāda juridiskā ietvara viedokļa. Labprāt piedalīšos diskusijā, jā. Paldies. Jā, lai iesāktu sarunu, es piedāvāju tādu vieglāku tēmu. Kā jums šķiet, kad būs pirmais darījums bitcoinos Latvijas nekustamā īpašuma tirgu? Kurā datumā jūs varat palīdzēt? Vismaz kurā gadā, ja? Kad būs tā, kad varēs to tā? Nevienu neapkaros, nevienu nevedīs sašņorētu ciet uz kaut kurienu tur. Kad tas tiks uzskatīts par pašsaprotamu un normālu? Bišķi jāuzgaida. Man konkrēts datums nav, bet arī kopumā tāda minēšana man arī pašai personīgi nepatīk, bet man patīk sekot līdzi tam, ko tirgus čukst pa bišķiņam, jā. Un arī tas, ko jūs minējāt attiecībā uz licencēšanu, tā jau ir bišķiņu pačukstēšana par to, ka kaut kad nākotnē. Un tas varbūt tuvāk nekā mums šķiet. Kā to sauc tajā tirgu? Tas ir signāls, jā? Signāls, jā. Sentiments, signāls, jā, bet kaut kas, kas dod to atmosfēru sajust. Es atļautos izteikt minējumu, ka ir jau notikuši, tikai mēs par viņiem nezinām. Viņa tā, jā, kā tas teiciens, ja, ka nauda mīl klusumu, ļoti liela nauda mīl ļoti lielu klusumu. Un varbūt, ka tas nav tādā tradicionālā formātā, ka līgumā ir ierakstīta darījuma vērtība ir 5 bitcoini, bet
varbūt, ka summas ir eiro un norēķinu veids ir tāds un netiek iesaistīts bankas vispār. Man ir kāda sajūta, ka visticamāk tādi darījumi jau ir notikuši un es pieņemtu, ka diezgan jau varbūt pat sen. Bet es ļoti gribu, kad es ieraugu to līgumu, kur ir ierakstīts, ka šis dzīvoklis Pļauniekos ir mainījis rokas par 1 bitcoin, tas es viņu noteikti palūgtu iekopēt un zem stikla pielikt pie sienas. Jā. Tu domā, gan cik mēs tālu esam no tā? Es piekritīšu Kasparam, ka, manuprāt, noteikti kaut kas tāds jau ir noticis, bet tas jautājums par to, kurā brīdī šādi darījumi kļūst par mainstreamu, un arī man nepatīk minēt un censties pareģot nākotni, bet es ticu, ka pēc apmēram gada tiešām darījumi ar kriptovalūtām un arī tos ar par nekustamo īpašumu varētu kļūt vienkāršāk paveicam tieši tāpēc, ka jā, būs parādīsies tirgu pirmie licencētie kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēji, kas jau būs pielīdzināti esošajām finanšu iestādēm. Bet, protams, lai tas tiešām tā notika, mums visiem ir daudz darba darāmā, īpaši pārliecinot publisko sektoru un izglītojot publisko sektoru, lai mums nav tie scenāriji, ka darījums bitcoinos automātiski nozīmē kāda sašņorēšana. Man ieinteresē tas, ko tu teici, ka vietējie mūsu tā var izteikties, finanšu policija ir ļoti kompetenti šajos darījumos un ka viņi uzskata, ka viņi var to naudas ceļu izsekot un pārliecināties par to, kas ir tas īpašnieks. Jā, precizējot, es minēju, ka finanšu izlūkošanas dienests, manuprāt, šajā jomā ir ļoti izglītoti, tādēļ, ka man zinām cilvēki strādā šajā iestādē un patiesībā ir ieguldījuši daudz resursus, lai izglītotos par tēmu. Un patiesībā FID arī, manuprāt, pirms gada rīkoja kriptovalūtām veltītu konferenci starptautisku Rīgā. Tur gan bija tikai aicinātiem viesiem, tāpēc iespējams šis nav tik tālu izskanējis, bet faktiski tas ir noticis. Ja mēs runājam par ierindas policiju, tad gan jāatzīst, ka te vēl ir ļoti, ļoti, ļoti tāls ceļš ejams. Jo praksē sanāca strādāt arī ar finanšu darījumiem, kuros iesaistās kaut kādā brīdī policija, un tur, diemžēl, ir tiešām vēl daudz izglītošanas darba. Tā kā varbūt jāaicina, lai FID savas zināšanas cenšas ar vien aktīvāk nodot policijai, un es domāju, to viņi arī dara. Paturpinot šo tēmu, vai vispār mēs kā sabiedrība esam gatavi tam, kā maksāšanas līdzeklis varētu būt kriptovalūtas? Vai šajā brīdī tas potenciālo pircēju un pārdevēju un starpnieku izglītotības līmeņi šajā jautājumā ir pietiekošs, lai tas šajā brīdī notiktu? Ja mēs iedomājamies, ka mēs pēkšņi kļūstam par Gvatemalā bija legālais maksāšanas. Vienā bija, jā. Salvador, es atvainojos, jā. Ja pēkšņi, nezinu, rīt kriptovalūta ir likumīgs maksāšanas līdzeklis, vai tas neradīs totālu hausu? Nebūs kaut kāda tur policijai grēda ar iesniegumiem par apkrāpšanu un izmānīšanu. Kā tas vispār ir? Kāds ir jūsu priekšstats par to mūsu izglītotības līmeni? Zinu, kā varbūt par hausu, nezinu, drīzāk cilvēki vienkārši nesapratīs, kas notika, un neaiztiks un neko nedarīs, bet man liekas, ka mums vēl ir gan tāls ceļš ejams klasiskajās investīcijās saistībā ar klasiskiem produktiem, kas cilvēkiem ir pieejami, sākot ar pensiju līmeņiem un beidzot ar individuālām investīcijām gan akcijās, gan arī citos finanšu instrumentos. Tā kā man šķiet, ka mēs tikai tagad tas vilciens bišķi ir iekustējies šajā jomā, bet nekas netraucē iet divām tēmām paralēli. Ja? Un ja mēs jau kļūstam, starp citu arī, tā kā, piemēram, kā tagad, ja agrāk, lai pieteiktu noguldījumu kontu vidam, vajadzēja rakstīt e-pastu, ja? Tā kā uzrakstīt, ka lūdzu man vajag, tad tagad to jau var izdarīt, jau ir sagatava kā dokuments, un to jau var tagad izdarīt to elementāri. Un tas nozīmē, ka vidam ir vairāk šo e-pastu parādījies un šo pieprasījumu, tad viņi šo procesu ir vienkāršojuši. Un man šķiet, ka mēs esam ceļā uz to, lai saprastu, ka par savām finansēm mēs esam atbildīgi paši un investēt individuāli. Un, kā jau minēju, netraucē arī attīstīties saistībā ar kriptovalūtām un arī to izrādīt. Ja, tā kā es domāju, ka mēs tā, lai rītdien tas sāks, mēs neesam gatavi,
bet mēs esam gatavi izzināt. Un šeit, man liekas, ir ledus izkustējies, ka mēs esam gatavi mācīties un saprast, kas tas ir. Kā tu domā, kas par? Es uzdodu no sākuma vispār jautājumu, vai tas mums vispār ir vajadzīgs šobrīd. Tā kā, kura pusē ir lielāka motivācija pircēja vai pārdevēja, jo, vismaz šajā brīdī, ja tas pircējs ar kripto, viņš ļoti grib man īpašumu, tad viņam nevajadzētu būt problēma no tā kripto nonākt uz fiatu, ja būs cieto valūtu, un tad ar mani norēķināties. Ja es ļoti viņam gribu pārdot, tad es atradīšu veidus, kā no tā kripto pēc tam nonākt uz to fiatu, ja ir. Man ir teiciens, ka mēs arī pa kartupeļiem varam pārdot. Jā. Mēs noteikti sarunāsim, kas tos kartupeļus paņem pretī. Tieši tā, līdz ar to man tā tiešām jautājums būtu, vai tiešām viņš tā akūti ir nepieciešams, lai tie darījumi notiktu. Šobrīd es esmu pārliecināts, ka darījums pēc būtības noteikti var notikt arī starp diviem, kuri pēc tam grib palikt šajā kripto eko pasaulē, ekosistēmā, kur tikai visas kriptovalūtās, bet kaut kad jau ir jāaiziet līdz tai nosatīt īstajai pasaulē, un ja vien tur nav kaut kādi slikti nolūki ar domu tādu, ka ja es neizvedīšu, es nemaksāšu ārā nodokļus, vai neviens par mani nezinās, ja? Bet, ja šie jautājumi ir dienas kārtībā, tad jau arī ar to nekustamo tur īpaši var ieiet diezgan lielās problēmas. Otrs, ja. Līdz ar to tādu pakluso jau tur nesanāks, tikko kā mēs aizējam uz to nekustamais, kas būs visos reģistros un anketas būs jāizpilda, kas uzreiz automātiski aiziet viss tur par līdzekļu izcelsmi un tam līdzīgi. To šobrīd es neredzu kādu īpašu izaicinājumu tas kripto atrisinātu. Vai kāpēc viņš būtu papildus tur nepieciešams. Bet, Es domāju, ka naudas daudzums tirgo, tomēr tas, cik tur 1 triljons tagad ir digitālajos. Jā, bet es atkal uzsveru to, ka tam, kuram ir motivācija, tas jau aizvedīs atpakaļ, un tīpaši to pārēju uz nekustamo īpašumu, to problēmu pa ceļam vēl viens solīt uztaisīt. Jā, jautājums tikai, kurš samaksās to komisiju, jeb to visu izies to grūto soli, ja, ka pārvest no Windows fiat valodu vai pircējs. Mūsu problēma, ko es redzu, ir, ka vienkārši mūsu tirgu ir ļoti pamaz naudiņas, ja, lai mēs varētu tā kā dinamiski attīstīties un tā ekonomika varētu zelt, ir pamaz. Un tāpēc tas var būt tāds zilais sapnis, ja, kad ja mēs pavērtu kaut kādas slūžas vaļā šādam norēķinu veidam, tad iespējams, ka uz šajien ceļu meklētu kaut kāda nauda. Bet varbūt piebilst, ka arī Air Baltica biļetes savulaik varēja pirkt. Es nezinu, šobrīd var pirkt ar kriptovalūtu, bet patiesībā paši nemaz kriptovalūtu nemaz neaiztika, vienkārši bija pa ceļam pakalpojumu nodrošinātājs, kurš pieņēma kripto, bet patās nonāca eiro arī vai kura tur valūta. Ja. Tā kā, ja pa vidu kaut kas tāds ir, es domāju, viss var notikt. Manuprāt, tiesāšanās būtu ļoti dārga tādā darījumā. Piemēram, ja divas puses nomainīt, tas ir samainīt rokas īpašums par vienu bitcoinu pļauniekos dzīvokliem, ja, tad kaut kas aizietu greizi, tad būtu ļoti dārgi tiesāties, man liekas, jo es domāju, ka būtu ļoti grūti juridiskiem palīgiem iedziļināties, kas tur tieši noticis. Tas varētu būt tāds, jebkur tiesāšanās ir dārga un nepatīkama, bet es domāju, ka šajā gadījumā tas būtu īpaši apgrūtinoši. Jā, es kādreiz gribēju teikt, ka, protams, es šeit negribu sev šaut kājā, bet tiesāties vienmēr ir dārgi, jā. Un, protams, ja tur ir iesaistās kaut kādi sarežģītāki jautājumi, tad izskaidrot droši vien Latvijas vietējiem tiesnesim, piemēram, kas ir bijusi tā kriptovalūta un par ko jūs vispār norēķinājāties, tas varētu būt liels izaicinājums. Mums tieši arī biroja kolēģis ar citu pievērsās jautājumam analizēt, kas tad beigās ir kriptovalūta, vai tas ir vai darījumi ar kriptovalūtām ir pirkuma darījumi, vai arī tie ir kaut kādi mājiņas darījumi. Patiesībā ir tā, ka klasiskajā tiesību sistēmā, kāda Latvijā šobrīd ir, joprojām tas jautājums ir diezgan neskaidrs, un tad, protams, tiesāties būtu sarežģīti, bet vēl nedaudz pakāpjoties arī solīt atpakaļ, šis jautājums bija, kas notiktu, ja pēkšņi mums visi norēķini notiktu kriptovalūtās, tad arī ir diezgan svarīgi nošķirt šīs dažādās funkcijas, kas ir kriptovalūtām. Viens ir tas norēķina līdzeklis, ko es godīgi sakot, iespējams tas būtu papildus interesanti un noteikti tiem cilvēkiem, kam ir uzkrātas kriptovalūtas, viņiem tas noteikti būtu izdevīgi, bet es neticu, ka tas tuvākajā nākotnē tiešām reāli notiks.
Un tad tā otra funkcija, kas ir kā investīcija objekts, un godīgi sakot, lielākoties, visticamāk, diezgan spekulatīvs un tiešām riskants investīcija objekts. Bet jā, arī par to norēķinu līdzekli, starp citu, var pačukstēt, ka ir ideja, un cerams, ka tā arī varētu materializēties kaut kad Latvijā veikt kaut vai nodokļu maksājumus kriptovalūtas, jā. Bet tas nenotiktu tā, ka tieši līdzīgi kā Kaspar tu minēji, nebūtu tā, ka vidi pēkšņi taisītu savu maciņu vaļā Coinbase vai kādā citā pakalpojuma sniedzējā. Vidi, protams, beigās saņemtu eiro, bet pa vidam būtu šie licencētie pakalpojumu sniedzēji, kas var saņemt šīs kriptovalūtas un tad konvertēt viņus uz eiro. Un cik ir pētījusi tāda Latvijas blokķēdes attīstības asociācija, kas visus šos jautājumus mēģina virzīt, noteikti būtu interesanti, kam tādēļ Latvijas tirgus varētu būt arvien interesantāk. Šeit veidot jaunus uzņēmumus, šeit veidot jaunus biznesus. Tā kā, es noteikti tur saskatu kaut kādu pievienotu vērtību. Nu, bet es tev piekrītu, ka mūsu tā sistēma kā tāda, viņa ir, tas modus operandi ir tā kā regulēt, pieskatīt, apkarot, kapitālais remonts, ja, nu, tie instinkti ir kaut kur citur, ja, tas man liekas, mums nedraud nekāds avangards tur. Nu, tā droši vien ir mūsu izvēle, mūsu pašu izvēle, un es gribētu teikt, ka finanšu kapitālais remonts ir pabeigts, un ka tagad vismaz finanšu sektors un arī uzraugs Latvijas banka vismaz publiski arī ir pauduši, ka viņi ir gatavi iekāpt tajā nākamajā tirgus attīstīšanas fāzē un tiešām sadarboties un būt atvērti, tostarp arī, kad tas nonāk pie šiem jaunajiem pakalpojumu sniedzējiem, kas darbosies ar kriptovalūtām. Tā kā, bet nu, tas ir, protams, atkarīgs no vairākiem. Bet, tomēr es uzmākšos tev ar jautājumu par to laikrāmi. Jā. Kā tu redzi, kad varētu atmaigt mūsu šīs struktūras, kas apkalpo šo darījumu pret šo kā norēķinu līdzekli? Es teiktu, ka tie kritiskie spēlētāji, kā uzraugs Latvijas banka jau, manuprāt, ir gan atmaiguši un turpinās to darīt. Un tad droši vien nākamajā ķēdes posmi, kur es redzu, ka vajadzētu turpināt izglītoties un izglītot būtu arī valsts ieņēmuma dienests, bet arī tur es zinu, ka tur jau arī notiek izglītošanas darbs diezgan apjomīgs. Un tad droši vien tad nākamais, ja mēs tieši runājam par nekustamo īpašumu, un tad, teiksim, iespēja norēķināties par nekustamo īpašumu ar kripto, tad tur droši vien būtu jāķeras klāt jau tam valsts sektoram, kas ir, teiksim, zemes grāmata. Un tad tas droši vien būtu tas pēdējais un varbūt arī tāds pats konservatīvākais. Un droši vien tas droši vien nenotiktu ātrāk, kā, teiksim, pēc gada varbūt mēs varētu sākt redzēt kaut kādas darījumus kopumā, nekustamajos īpašumos, varbūt arī vēlāk. Sapratu. Iesildījušies esam. Ķeramies klāt pie man visvairāk interesējošā jautājuma, kā šī jaunā finanšu pasaule, kas eksistē paralēli fiat valūtām, un jauniešu ieinteresētība viņā, kā viņi mainīs klasisko attieksmi pret nekustamo īpašumu, kā tas mainīs to, ka mūsu tas nekustamais īpašums visu laiku ir bijis, nu, tad es kāpšu uz tās, kā Latvijas būtu property ladder, ja, tur, kā es tur speršu to pirmo soli, krāšu visu mūžu, vai tur maksāšu kredītu, un tas būs, nu, teiksim, man tas lielākais uzkrājums dzīvē. Kā jūs prāt šī jaunā realitāte, kur, ja mēra pret Bitcoin, tad nu, nekustamais īpašums vienkārši katastrofāli zaudē vērtību, jā, vienkārši katastrofāli. Jā. Mazāk katastrofāli kā dolārs, jā, bet, vai eiro, bet tik un tā katastrofāli. Jā. Kas man draud? Nu, ko man rēķināties 5-10 gadu perspektīvā? Kā tas mainīs mūsu dzīvi? Jā, zini, jā.
Man ir varbūt tādi 2 likumi, ko es attiecībā uz sevi skatos un savām personīgām finansēm, un arī tas, ko es mācu saviem bērniem. Man ir šobrīd slīdinoši pavisam mazi. Vienam ir 8, otram ir 5, un es saprotu, ka viņu finanšu realitāte krietni atšķirsies no manas finanšu realitātes. Un patiesībā es viņiem nemācu par finansēm tā, kā to es saprotu es. Es viņiem mācu par finansēm, lai viņi ķer brīdi un ķer situāciju un skatās, kas ir tas, kas viņiem izdevīgi uz to brīdi, kā rīkoties, kā izmantot. Un šie 2 likumi, kas man ir pirmais pastāvēs tas, kas mainīsies, tad varbūt klasika. Un otrs mans likums, kurš varbūt ir nedaudz citādāks, vismaz otra medaļas puse, bet viņš ir par to, ka šī brīža finanšu lēmumiem ir jābūt tendētiem uz nākotni. Un kā es to saprotu, ka jā, tad, kad esmu gados jauns, es varu riskēt, veidot kapitālu, uzņemties ļoti augstu risku, tā skaitā arī ar Bitcoin. Jūs tā kā pieminējat nekustamo īpašumu Bitcoin, bet tāpat arī mēs skatāmies to svārstīgumu. Es neesmu eksperts nekustamā īpašumā, bet es vienkārši pamēģināšu minēt, ka svārstīgums nekustamā īpašumā ir mazāks nekā svārstīgums Bitcoina. Ja, un tad, kamēr esmu gados jauns, es varu riskēt, un es varu eksperimentēt, un es varu mācīties, un es varu taustīt, un es varu meklēt kādu ceļu manas personīgās finanses, kā tas attīstīsies pēc tam. Bet šeit atkal nevis ar tādu domu, ka es tagad iešu un dzīvošu, un visu šo naudu tērēšu, bet šie tagadnes lēmumi, ko varētu pieņemt mani bērni pēc 15 gadiem, šie eksperimenta lēmumi, finanšu lēmumi arī saistībā ar kriptovalūtām, tagad viņiem ir jābūt tendētiem uz nākotni. Tā kā, jā, es eksperimentēju, bet es te pašā laikā saprotu, ka vienu brīdi man būs vecumdienas, ka vienu brīdi es vairs negribēšu eksperimentēt un šo risku uzņemties, un ka man būtu jāmeklē arī konservatīvākas metodas un veidus, kur manām finansēm jādzīvo. Tā kā tas, kā es šo redzu, ka būs tāds foršs blendings, jeb tas sablendēsies, un jaunieši būs atvērtāki un izmantos kriptovalūtu, un jau izmanto, un priekš viņiem arī šie riska pakāpi ir krietni augstāk, viņi ir uzņemties augstāku risku. Bet tāpat man šķiet, ka mēs nodosim viņiem to sapratni, kā uz tām vecumdienām, lai vienkārši mierīgi naktīs gulētu un nedomāt, kas tur notiekās, ka ir jāpadomā arī par šo te konservatīvo pieeju un bišķi arī savu kaut kādu nekustamo īpašumu tomēr kaut kur jāpatur. Jā, sapratu. Man radās vesela virkni jautājumu par šo, mēs padiskutēsim, bet varbūt kā tu redzi šo, kas mums priekšā? Likās nākamajos 5 vai 10 gados, 5 līdz 10 gados, bet iespējams arī ātrāk mēs piedzīvosim vienu tādu būtisku notikumu, kas tāds būs laika tests. Kriptovalūtām ar to saprot to, ka tradicionālās aktīvu klases kā akcijas, obligācijas, nekustamais īpašums, mēs redzam, ka laika testus viņas pārdzīvo, ienesīgumu tur caur dažādiem, pastāvēs uz S&P 500 indeksu, viņš tur simtiem ne, bet 100 gadus vai cik viņš tur ir pastāvējis, un akcijas ir bijušas caur dažādiem laikiem, ir kāpumi, kritumi, bet ilgtermiņā tas ir rīks, kā veidot turīgumu. Un šis laika tests būs kaut kāda liela krīze, kura mums nav bijusi kopš 8. gada, un man gribētos kā normāls dzīves cikls. Citi gaida, viena pieklauvējā, citi gaida, un es kurš gaida. Mums iespēja, kur ir viņa, Un tas būs labs tests, kurš ir nepieciešams, lai pārbaudītu, vai viņš iztur šādus laikus, jo, ja mēs paskatāmies uz tādiem lielajiem globāliem notikumiem, tad faktiski šī visa kripto pasaule ir pastāvējusi un augusi laikā, kad ir bijušas zemes un rūkošas procentu likmes. Tad, ja mēs paskatāmies pa tendenci no 80. tad tā trenda līnija ir uz leju, Un iespējams, ka tā trenda līnija šobrīd mainās, un ja tas sakrīt ar šo te kaut kādu lielu krīzi, gan jau, ka nākamajos 5 līdz 10 gados viņa būs, tas nozīmē dzīves beigas, bet vienkārši tā notiek ik pa laikam, tad būs šis notikums, kas parādīs, vai viņš spēj normāli iet tam cauri, kas no tā paliek pēc tam, un cik to visu izmanto. Ļoti prasītos, lai tas notikums notiek, lai apliecinātu, cik ir šis instruments ilgtspējīgs no tāda skatu punkta, cik tiešām paši lietotāji viņu izmanto. Jo vēlreiz tas šajā laikā ir bijusi salīdzinoši vieglā nauda, un kopumā kripto, tāda bumba, nesauksim par burbuli, ir neasociēta ar to, ka tas ir burbulis, kurš var sprāgt.
bet tā ekosistēma ir augusi uz tā, ka aizvien vairāk nauda plūst iekšā. Bet, ja mēs esam augstākās procentu likmēs vai kādā krīzē, kad nauda plūst ārā, cik tā bumba vai viņa spēja noturēties, vai viņa tur vairs nekas nepaliek, un tad varbūt tas svārstīgums ir milzīgs, bet gala rezultāts ir negatīvs vai tuvu nullei. Un scenārijus es neizslēdzu, jo tagad es pajautāju kripto entuziastiem, es pajautāju, kādu tu piešķir varbūtību to, ka bitcoins maksās 10 miljoni? Saka, nē, 10 tūkstoši? Jā, nu tagad cik to ir 60 tūkstoši, vai cik es nezinu šobrīd bitcoins ir, jā? Es saku, nē, 10 dolāri, es saku, nē, tas nav iespējams. Tas man atkal, un to droši vien domā lielākā daļa, tas man nozīmē to, ka tas varbūtība nav nulle. Es saku, ka tā būs. Bet, un atkal, ja tas krist uz tādiem līmeņiem un tur zūd cerība, tad varbūt ir tas, ka blokķēde un tehnoloģija kā tāda, visādi stablecoini un viss kaut kas, tas viss paliek. Es tev provocēšu uz šo, es sapratu tavu domu. Jā. Kā tu redz mūsu nākotni 5-10 gadu perspektīvā? Kam tu gatavojies mentāli? Jā, esmu... Kopumā es vienmēr sev cenšos mierināt ar to domu, ka juristiem darbs vienmēr būs. bet jā, protams, un es piekrītu arī tam, ko Alīna teica, ka tas likums pastāvēs, tas, kas mainīsies, tas, manuprāt, mums visiem dzīvē noteikti nodar. Un te tehnoloģiju loma mūsu ikdienā droši vien kopumā, viņa tikai pieaugs. Es tiešām neredzu nekādu iemeslu izņemot kaut kādus puslīdz apokalipses scenāriju. Citu varianti īsti nav. Un kriptovalūtas ir viens no tādiem tehnoloģiskiem fenomeniem. Tiešām tas laiks līdz šim, kad viņš ir pastāvējuši, ir bijis nedaudz pārāk īsts, lai vispār varētu ko saprātīgi secināt. Manuprāt, bet šīs ir tikai minējums, un noteikti tas vispār nav jurista viedoklis, ka vēl mēs neesam redzējuši visu to pilno potenciālu un ka kopumā paliks tikai ar vien interesantāk. Un te ir jāatcerās tas, ka kriptovalūtas, tas nav kaut kāds tāds, tas patiesībā to nosaukt par vienu aktīvu klasi būtu ļoti, neprecīzi. Jo ir nenormāli daudz dažādu veidu. Ir tā kā, zināmākais variants, kas ir Bitcoin, kas kopumā varētu uzskatīt gan kā maksāšanas līdzekli, gan arī kā spekulatīvu investīciju objektu. Bet tad ir arī kriptovalūtas, kas pēc savas būtības faktiski tās pašas akcijas vien ir, tāpēc, ka viņas ir piesaistītas tehnoloģiskā veidā kaut kādu esošo akciju cenai, un tad uz viņām, protams, attiecās principā arī šobrīd viss tas pats regulējums, kas uz klasiskajiem finanšu instrumentiem. Tad ir arī parādās tādi jauni brīnumi, tīpaši runājot par nekustamo īpašumu, kā tokenizēt, kā finanšu instrumenti, principā, kas ir piesaistīti nekustamā īpašuma daļām, angliski to sauc. Var iztēloties man zemes grāmatā, kad es mēģinu izsniegt tādu iesniegumu, ka tagad viena desmitā daļa no šitā veikaliņa ir tokenizēta, un ka te būs 18,374 tokenu īpašnieki, kas tagad, faktiski ir arī jāreģistrē kā īpašnieki. Jā. Nē, protams, ka praksē tas pie esošā regulējuma, vismaz Latvijā, tas noteikti nevarētu strādāt efektīvi absolūti nemaz, bet tas, kas jau var notikt un tas, kas, cik ir redzēts tirgu arī jau notiek, ir tādi pakalpojums sniedzēji, kas, teiksim, pats tas uzņēmums, uzņēmums tāda nopērk nekustamo īpašumu, uzņēmums ir juridiskais nekustamā īpašuma īpašnieks. Tad tas uzņēmums izlaiž savus tokenus, jeb žetonus, un tad to žetonu īpašniekiem ir tā kā prasījuma tiesības pret uzņēmumu, bet, protams, nozīmē, ka juridiski tiem tokenu īpašniekiem nepieder pat nekustamais īpašums, viņiem ir tikai prasījuma tiesības, kas viss izklausās forši līdz tam brīdim. Vai tev zemes grāmata noticēs, jā? Vai tu viņu varēsi pārliecināt par šo? Nē, tur jau tā lieta, ka vismaz tie biznesa modeļi, ko es esmu redzējis, tur pārsvarā zemes grāmatā tas īpašnieks ir tikai vienīgi tas uzņēmums, kurš šos tokenus ir izdevis, bet ne jau tie tokeni īpašnieki. Tā kā te tad ir cita līmeņa riski, un tad arī droši vien ir diezgan labs pamatojums tam, kāpēc vismaz Eiropas Savienībā visu šo turpmāk regulēs. Jā, bet mēs aizgājām pa tādu vieglāko pretestības ceļu. Es gribēju jūs mazliet atzūmēt apakaļ, un kā lai to izdara. Tāds piemērs. Tad, kad es dzīvoju ap 66. gadu,
Amerikā māja, normāla māja, ģimenē, kur dzīvot, maksāja apmēram $20,000. $20,000. Ja? Šodien viņi tur lēš, ka tā mājas vidusmēra Amerikas mājas cena ir kaut kur starp 400 un 500,000, laikam kā kurā štatā un tā. Ja? Tad tas nozīmē, ka ir 20 reizes. Ja? Tas faktiski nozīmē, ka demokrātiskais process, politiķi tā saprot savu varas mandātu. Ja? Viņi ir strādājuši vaigas viedros, lai novērstu bankrotus, saglābtu krīzes, lai novērstu nemierus, lai neziņotu nepatīkamas lietas cilvēkiem, bet cikot baigas viedros strādājuši, un faktiski tā nauda ir devalvējusies, plus mīnus 20 reizes. Jā. Un es domāju par tiem jauniešiem, kas nebastoja matemātikas stundas, ja, kas tā kā, tver lietas, kā viņas ir, kas saprot, kas pasaulē notiek. Viņiem ir šī alternatīva. Viņiem ir alternatīva šajā visā nepiedalīties. Un tas, ko es gribētu no jums dzirdēt, vai šie jaunieši izmanto šo iespēju šajā balītē nepiedalīties un mēģinās savus uzkrājumus veidot ārpus šīs dāsnās sistēmas, jo manā uzturē mums priekšā to notikumu, kurus vajadzēs noslāpēt ar naudu, būs tikai vairāk. Būs vairāk krīžu, vairāk nepatikšanu, vairāk nemieru un vajadzēs kaut kādu vēlētāju daļu uzpirkt un to naudu vajadzēs aizvien vairāk. Ja? Es domāju, tas naudas drukājumais griezīsies uz vēlnu paraušanu. Kā jūs vērtējat, cik ir liela tā iespēja, ka tie mani un jūsu klienti, ka viņi tā kā gribēs distancēties no tā, kas šobrīd mums ir pat par sevi saprotams un tik svarīgs? Kā tu domā? Es tagad arī klausījos, domāju par tiem, kas nav bastojuši matemātikas stundas, jā, bet arī nākamais ir par to, cik tas skolnieks, kurš nosēdēs tas 12 klases vispār arī apmeklējot matemātikas stundas, saprot par visiem šiem notikumiem, par kuriem tu izstāstīji šobrīd. Un šis te, vai viņš izmantos vai neizmantos, noteikti būs cilvēku daļa, kas redzēs zināma mēra riskus un sapratīs, kas, ko un kā, un izveidos priekš sevis tādu kapitālu, kurš varbūt nebūs saistīts ar pasaules notikumiem, bet kaut kādā citā mērā būs saistīts ar kaut kādiem citiem riskiem, viņu vienmēr pastāv risks. Yeah. Bet tādā kopumā, tā kā ja vērtēt un skatīties sabiedrību, es domāju, ka lielākai daļai no cilvēkiem viņiem nav skaidrs par šo, ka cik maksāja nekustamais īpašums tur 66. gadā un cik maksā šobrīd un kā tas viss notika un kāpēc tas viss tā notiek. Un pēc atbildot uz tavu jautājumu, vai izmantos jaunieši, vai izmanto šobrīd, noteikti jā, bet drīzāk ir pretī jautājums, cik lielā procentuālā īpatsvarā visiem jauniešiem. Okay. Noteikti būs tie, kas jā, bet lielākā masa, un mēs tomēr runājam par lielāko masu. Tur es drīzāk teiktu, ka nē. Tu mani mierini, ja? Tu saki, ka man darbiņš būs vēl, ja? Kādu laiciņu. Es domāju, ka kādu laiciņu noteikti. Tagad mēs cik gadus mēs tikko izrunājām? 66. 2024. Es bastoju matemātikas stundas, jā, tā kā man vajag 58, jā, pagājuši gadu. Jā, un 50 gadu laikā, un es domāju, ka nākamo 58 gadu laikā darbiņš būs noteikti. Tik konservatīvi tu. Piekrītu dzīvot vajadzēs, jā, un kāda starpība, kāds norēķina līdzeklis, vai ne? Tāpat tās vajadzēs palīdzību, kā to nopirkt, kā to pārdot. Un vēl es nedomāju, ka īstenībā šobrīd baigi var no tās sistēmas attīties, ja tā var teikt, jo tāpat tās arī kriptovalūtu vērtību mēs mērām dolāros, vai kādā citā valūtā. Ja mēs, droši vien būtu ļoti interesanti, kā būtu, ja mēs tagad mēģinātu noteikt, vai tiešām kāds uz tādu parakstītos to, ka šodien es ielieku savu māju un es viņu pārdošu par 6 bitkoiniem. Vai tiešām es nemainīšu cenu atkarībā no tā, kā mainās to, cik citi domā, cik bitkoins ir vērtīgs. Līdz ar to
Es teiktu, viss ir Pagaidi, Kaspar. Pirms 10 gadiem pļauniekos dzīvokli, lai nopirktu, vajadzēja 50 bitkoinus. Jā. Tagad pietiek ar vienu. Jā. Ir taču acīm redzot kaut kādas izmaiņas. Jā. Acīm redzot, kāds bija tik gudrs, ka viņš nosmaidīja par to visu un pieturējās pie bitkoiniem. Jā, viņš tikai rausta plecs, viņš nesaprot, kas te notiek. Jā. Bet pa 50 bitkoiniem to dzīvokli nesanāks pārdot. Jā. Ka mēs tāpatās tajā cietajā valūtā mēram. Vai var šādi te ārpus sistēmas? Es teiktu, ka mūsu platuma grādos un Eiropas Savienībā, tur Amerika īstenībā tas tāds papildus rīks, kur mums nav tik liels tas vai salīdzinoši neliels kapitāla kontroles un tam līdzīgi. Šis rīks varbūt ir daudz aktuālāks tiem, kuriem ir tajās valstīs, kur ir hiperinflācija, ārprātīgi režīmi un vienīgais tiešām veids ir, kā tev, lai to nebūtu ar tačku jāved nauda, kur nauda ir mazāk vērtīga nekā tačka, jā, tad ir kaut kādā veidā tikt uz to kriptovalūtu, un tad tās svārstības tev ir īstenībā bērnu spēles, un tas vienkārši ir veids, kā tiešām saglabāt. Savukārt šeit varbūt vairāk tās jau ir tādas, cilvēki bieži vien skatās, kā uzspekulēt kaut ko ātri, kļūt bagāti, kaut kādiem interesantiem veidiem, vairāk jau tādas, pirmās pasaules problēmas. Man patīk jūsu noskaņojums. Dod cerību. Bet īstenībā, paskatoties no jūsu biznesa skatu punkta, kāda starpība iekasēt komisiju eiro vai bitkoinā? Ja visu var darīt legāli, kāda starpība? Es domāju, ka tas drauds, kas mums varētu būt reāls, ir, ka aizvien mazāk paliks to cilvēku, kas gribēs pirkt, kas gribēs eksponēties, kas gribēs aizņemties šos dukātus un apkalpot to kredītus tur 30 gadus, jā. Kad cilvēki viņi sāks skatīties ar aizdomām uz kaut ko tādu. Protams, tā klasiskā schēma, ka tu aizņemies ātrāk inflējošu kaut kādu līdzekli, lai nopirktu mazāk inflējošu, viņi ir spēkā, ja? Bet es domāju, ka, ja Agne, tas, ko tu saki, ja, kad kripto norēķini kļūs legāli, tad cilvēkiem sāks skatiens aizķerties aiz kaut kā, kas neinflē. Es domāju, ka dzīvot jau vajadzēs, kur un tad vienkārši, es tā vienkārši pieņemu, ka nomainīsies darījuma formas, būs nevis 20 mājas individuāli pirks, bet uzbūvēt 20 mājas nopirks fonds, un tad pa vidu vajadzēs to palīdzību, un tad ir viens darījums, nevis 20 darījumi. Un pēc tam uz izīrēšanu, jau uz šo te, uz to apsējumu, kur kaut kaudzīt ar maziem darījumiem. Bet man nav tik dziļas zināšanas to, kā mainās tendences nekustamā īpašuma, paradumos, bet droši vien mēs varētu pasties pa dažādām valstīm arī Eiropā. Ir valstis, kur izteikti sabiedrības daļa īrē, Šveice, Vācija, kur liela daļa no sabiedrības vienkārši īrē. Un ir citas valstis, kur daudz izteiktāk ir īpašuma piederēšana. Ja, tad jautājums, cik tās ļoti fluktuē vai mainās. Man kaut kā liekas, mums šobrīd vēl joprojām diktē tas vēsturiskais to, ka ir īpaši padomju mantojumam, ka ir jābūt kaut kam savam. Un ja nav bijis, tad ir jābūt savam, un tas no tiem vecākiem baigi iet jauniem. Jā, es nemainām. Es dažkārt esmu domājis par to, kāpēc, piemēram, tajā Vācijā ir tik liels īpatsvars cilvēku, kas izvēlas īrēt. Jā. Vai tas ir saistīts ar to, ka tur Vācijas tās pilsētas tika nopostītas kara laikā, un pēc tam tur vajadzēja viņas tur masveidā pārbūvēt, un tad tas sanāca tā kā kaut kā dabīgi, vai tāpēc, ka viņiem ir ļoti svarīga šī darba spēka mobilitāte, un viņi kaut kā tur tā kā, tur, kur var dabūt darbu, tur arī īrē, tur tas ir interesanti, bet viņi ir absolūti unikāls gadījums, jā, tas tā ir, jā. Mums tas kaut kādā ziņā draud. Tas draud, ka mums būs jāpārslēdzās ar to, kad vairāk īrēs nekā pirks. Bet es vēl drīkstu paturpināt, jo daudz laika ētera aizņēma, bet man liekas, tas arī ļoti labi saskana ar to kopējo to mobilitāti jauniešiem un jaunākiem cilvēkiem, kuri uzaug tajā pasaulē, kur tur aizbrauc varbūt jau vidusskolā uz pussemestri vai gadu apmaiņā, pēc tam tu Erasmus aizbrauc, saprotā, es varbūt man gribētos tur pastrādāt, vai tur Parīzē, vai Barcelonā, vai Berlīnē kādu brīdi pabūt, un tur. Un tajā visā neiedarās īsti pa vidu, ka tu esi nopircis savu nekustamo īpašumu, un tad tad neizstāst to, ka tev kādreiz viņš nebūs, ja? Un tu viņu pirksi, bet nekustamo īpašumu līdzi nepaņemsi. Ja?
Līdz ar to es domāju, ka tā tendence vairāk tomēr ir, ka virzās uz īri, jo tas ir daudz vienkāršāk un arī varbūt laikā, kad baigi daudz jāstrādā, lai tā naudu sapelnītu, tad vienkāršāk ir noīrēt un ļaut par problēmām, kas saistās ar nekustamo īpašumu uzturēšanu, apsaimniekošanu, domāt īpašniekam nekā īrniekam. Vai arī tas, ka vienkārši tas vecums, pircēja vecums, viņš pagarināsies, tā kā kļūs lielāks. Es pilnībā to piekrītu par to jauniešu mobilitāti. Man ir radanieces, jaunietes, meitenes, un viņas domā savādāk nekā es domāju savos 20 gados. Kaut gan man arī bija vēlme doties kā volunteers kaut kur Latviņamerikā, un padzīvot un paskatīties pasauli, bet viņas savā vecumā ap 20 ir redzējuši daudz vairāk nekā es redzēju savos 20 gados. Ar visu to, ka es biju airētā izlasē un ceļoju un sadarbībās piedalījos, bet viņām nav problēmu paņemt mantas un aizlaisties projām. Un turklāt arī, labi, man nekad nebija vēlmes pēc ģimenes un bērniem, vienkārši tā ir sanācis, bet viņas tuvāko 10 gadu laikā neplāno veidot ģimeni, un tas nozīmē, ka 30 gadiem būs jauniete, kas īrēs, jo viņai nav vajadzīgs nekustamais īpašums, kur veidot to ģimeni. Un vēl, ko es pamanīju momentu, ka vērtības skala ir pamainījusies. Ja mums agrāk tiešām vajadzēja uzkrāt, lai iegādātos luksus mašīnu, vai padzīvot luksus nekustamā īpašumā, tad tagad mums vairs nevajag uzkrāt, mēs varam nomāt. Un tā vērtības skala viņa ir mainījusies, un attiecīgi arī tas, kas ir luks tagad, nav tas luks, kam tu vari piekļūt ar īrēšanu. Tas ir kaut kas vēl augstāks, kur tu nevari piekļūt ar īrēšanu. Un tad arī ir jaunieši, kas pelna salīdzinoši daudz, un viņi arī salīdzinoši daudz maksā par īri, lai viņi varētu dzīvot tādā, tiešām, sapnī. Jā, tiešām sapnī, un viņi ir ok par to, ka tas nepieder viņiem, bet viņi var tam pieskarties, viņi var to izbaudīt. Protams, ar laiku viņi var saprast, ka tas nepadara viņus, laimīgākus, priecīgākus vai vēl kā, un jādomā kaut kas cits, bet šis arī tagad tā vērtības skala ir pamainījusies tagad, un tu vari braukt ar Teslu un samaksājot, tur 50 eiro, un tu vari dzīvot arī, kaut kādā penthousā, un maksā, tur 800,000 eiro mēnesī par to, ka tu tur dzīvo, bet, priekš kam tad man pirkt, ja es varu tam visam pieskarties jau tagad? Jā, noteikti attieksme pret uzkrājumiem un pret to uzkrāšanas veidu, kas daudziem bija kredītprocentu maksāšana, tādā sarežģītā veidā, viņi acīm redzot mainīsies. Bet es gribēju jums vienu jautājumu uzdot. Kā jūs tagad minētu, ja mēs skatāmies uz jauniem cilvēkiem, tiešām jauniešiem, kā jūs domājat, cik lielam procentam no viņiem ir kriptovalūtu konti? Kas jūs minējums, tā skatoties grieztos tavus dūlot? Latvijā vai pasaulē? Latvijā. Vieglāk. Zem 1%. Klauda, varbūt tad jāpaskatās tā, kaut kādus 5 cilvēkus es nosaukt varu. Un tad varbūt kaut kāda no tāda skatu punkta paskatīties, cik daudz ir jaunieši, un ja katram no mums ir kaut kādi 5, ko mēs varam nosaukt, tad kaut kāds procents ir. Tu arī domā procentu? Līdz kuram skaitās jaunieši arī? Es jaunieši, tā kā virs 18. Nē, virs 18, jā, bet procents, man ir jāsaprot, cik vispār jaunieši. Procents ir cik, tā kā varbūt skaitliski saprastu, bet es domāju, ka tie ir, ka 1000 noteikti jaunieši ir, kuram ir nopirkts bitcoins un kuri ir izmēģinājuši, kas ir kripto. Vai tu domā? Man liekas, ka īstenībā ir diezgan daudz, un vēl tā lieta ir tāda, ka, mums varbūt, tā ja tev vienkārši Latvijā bankā konts ir atvērts, un tu tā nemēģini meklēt idejas ārpusē, tad droši vien tev nemaz nav, un tu nesaproti, kā to īsti izdarīt. Bet, ja tu, piemēram, esi Revolut kontu atvērs, un daudziem jauniešiem ir bijis tas, ka vienkārši Revolut kontus viņi var vaļā savā starpā tā, lai dabūtu referāļu bonusus, un droši vien, ka ļoti daudziem jauniešiem ir Revolut konti. Revolutā kripto var nopirkt ļoti vienkārši. Un es domāju, ka diezgan daudziem viņi ir pamēģinājuši, vai tur kaut ko
bišķiņi ielikuši, varbūt kaut ko padarījušies. Es domāju, diezgan daudz, vispār nav nejausmas par procentiem, ja uzticās datiem, tad saskaņā Latvijas bankas finanšu pratības pētījumu, kur dati bija par 22. gadu, bet publicēti 23. tad vērtspapīros iegulda 1% no sabiedrības, Es domāju, ka starp jauniešiem noteikti tas kripto, es domāju, ir krietni lielāks procents, kuri vienkārši kaut ko ir pamēģinājuši, kaut ko darījuši. Un kad man bija iespējas parunāt ar skolniekiem, tad saprotams to, ka diezgan daudz ir mēģinājuši, diezgan daudz, protams, aiziet reizes trakākajos ceļos, jo gribās ātri tik bagātam, Līdz ar to viņi daudz kur arī visu kaut ko pazaudējuši, bet tās baigi foršā pieredze ir, arī pamēģināt pašpakulēt, saprast, nav gluži tā, ka pa brīvu kaut kas nāk. Es domāju, ka diezgan daudzi, un tādā ziņā ir pat labi, ka šīs iespējas ir, jo, ja es paskatītos, piemēram, 10 gadi atpakaļ, tad, lai es, piemēram, varētu veikt ieguldījumus finanšu tirgos, tad aiziet uz banku un nopirkt kaut kādu Apple akciju un komisiju uzreiz 30 eiro. Vai nemaz par obligācijām, kur minimālie soļi bija 10, ja ne 100 tūkstoši. Un tu vienkārši tās iespējas nebija. Es atceros, es savos 19, 20 gados tad pirku bankas piedāvātos fondus ar lielām komisijām. Un tās bija, var teikt, vienīgās iespējas, kur tik klāt ar nelielām naudām. Tad šobrīd tā situācija ir kardināli mainījusies. Un es domāju, to viņi arī izmanto. Vienkārši tas mums neparādās datos, mēs to tik labi neredzam, bet es domāju, ka ļoti daudz izmanto. Tas revolūcija tādā gadījumā ir daudz ko pamainījis, un tas varbūt tādā gadījumā aiziet mums garām šeit uz vietas, jo tur vienkārši var izdarīt ļoti vienkārši un ātri. Ja mūs skatās kāds jaunietis, kurš gribētu pamēģināt, viņš nav vēl sadūšojies, bet gribētu pamēģināt, kā tu viņu iedrošināt, spērt kaut kādu pirmo soli investoru pasaulē? Kas būtu tavi pamudinājuma vārdi viņam? Man jau... Ir tā garā atbilde, kur droši vien sākšu runāt, un tad pēc pusminūtes jau būs... Uzskatām, ka viņam tā kā pasaulē populārākajiem nekustamā īpašuma darbonim, cik viņam bija 15 vai 20 sekundes tas uzmanības, tas loks, viņam, pamēģina jaunieti pārliecināt. Ja par investīcijām vispār, ja paņemt vēsturiskos vidējos rādītājus, tad jaunietim principā pietiktu ar 100 eiro mēnesi ieguldīt, lai uz pensijas vecumu viņš būtu tuvu miljonāram. Tad sākt 18 gados, un tur nevajag ne kripto, tas iet ar akciju ilgtermiņa ienesīgumu. Izcili. Un 100 eiro, es domāju, jebkurš jaunietis arī papildu darbiņus piestrādājot var safalnīt. Alīna, iedomājies, ir pēcpusdiena, tu esi ar tējas krūzi iekārtojusies krēslā, skaties, kā tavu saturu izmanto jaunieši, un pēkšņi tev telefonā zvan izglītības ministri un saka, Alīna, mēs izdomājam, ka tā jauniešu tā kora dziedāšana un tautas dejošana un tie mūzikas instrumenti kaut kā tomēr to ekonomisko izrāvienu Latvijai nenodrošina. Un mēs tagad gribam eksperimentālā kārtā uz 5 gadiem aizvietot tā visu ar, kā to priekšmetu varētu nosaukt, kas tas varētu būt, kā viņus varētu par finanšu guru izaucināt, kas tas būtu, kāda finanšu pratība īsti neskan, kas tas ir. Mācīt finanses jauniešiem. Kas būtu tas, ko tu darītu? Tev ministrs tur uzdevusi, tagad tev ir jāizdomā, tev ir valsts pasūtījums, reku dāsnes, tev tagad jāatlūk piedurgnis. Kas ir tas, kā tu mēģinātu šos, kam tu šos jauniešus gatavotu? Kā tu redzi, ka viņi pēc 4-5 gadiem izpeldu pastāvīgajā savā dzīvē, kas ir tas, ko tavuprāt viņiem noteikti būtu jāsaprot, noteikti būtu jāmāk? Kas ir tas, ko viņi darītu kora dziedāšanas vietām? Īstenībā, kā es nodomāju, kas ir forši, jo šis ir tas, par ko kliedz nepārtraukti cilvēki apkārt, ka žēl, ka šī zināšanas nav dotas skolā. Viņa zināmā mērā šī zināšanas skolā ir iedotas, bet es teiktu, ka problēma ir nevis tajā, ka zināšanas nav un ka šī tēma skolā nav un ka mums jāveido ir jauns priekšmets, bet drīzāk mums ir jāpaskatās uz pasniegšanas veidu, jo ekonomikas priekšmets skolās ir. Un ekonomikas pamati īstenībā arī ir tas, kas veido savā ziņā finanšu pratību. Sapratni par to, kā pasaules ekonomika ir uzbūvēta un kāda ir mana loma kā indivīda šajā visā.
Un kas šajā priekšmetā pazūd un izzūd, ir tas, ka tas skolnieks, kamēr viņš ir skolā, viņš neredz saikni ar sevi tam visam. Un tad viņam tas ir vienkārši materiāls, ko viņam vajag izmācīties un ko viņam vajag pēc tam nodot, nezinu, tur kontroldarbs, eksāmens un tā tālāk. Bet, ja to visu padarītu nevis vienkārši kā ekonomika un pamatprincipi, bet parādītu, kur tam visam ir loma šim cilvēkam, šim individam, šim skolniekam, parādītu to nevis kaut kādā abstraktajā nākotnē, ka viņam būs 30 gadi, bet jau tagad. Ja tev ir kāpēc nauda, ja tu sāc piestrādāt, ja tu sāc piepelnīties, kā tu rīkojies ar šo naudu, ko tu atstāji šodienai, ko tu atstāji rītdienai, ja tur tā visa, tā kā pārvaldīšana, kas ir ekonomika, pārvaldīšana, ja tas viss jau tiktu pasniegts ar to saikni, kur cilvēks saprot, tas ir par mani. Jo problēma ir tajā, ka cilvēks neasociē. Saproti, ko vajag. No super. Kas par pieminētos 100 eiro mēnesī dot līdz tai programmai? Iedomājies, kāda iesaiste būtu, ja jaunietis katrs dabūtu. Bet šis ir nākamais. Ja cilvēks nav gatavs saņemt šo 100 eiro un ar šiem 100 eiro rīkoties, tad šie 100 eiro tā atpakaļ tirgu arī aizplūstu. Un neko tas cilvēks ar tiem 100 eiro nebūtu izdarījis. Bet 100 eiro, ja cilvēkam nav zināšanu un sapratnes, tu iedos viņam 100 eiro, viņš būs priecīgs par to. Mēs arī redzējām finanšu tirgū, kas notika tajā brīdī, kad cilvēkiem tika iedoti Covid periodā līdzekļu nauda, un kā mums viss, kas saistībā ar retail, tur visiem ir peļņi, cilvēki sāka to visu tērēt un sāka to visu tam tirgumu dot. Bet atgriežoties pie skolniekiem, es nezinu, kurā brīdī tāda programma rādīsies. Protams, ir jau izmaiņas. Ir ekskursijas uz Latvijas banku un izglīto un stāsta, un arī bankas vietējās arī aicina un arī stāsta. Un kaut kas lietas jau notiek, Un man bērns arī ir bijis bankā ekskursijā un pēc tam nāca un stāstīja. Un viņš īstenībā ir priekšzemīgs šajā ziņā, jo viņam ir bloknots, kur viņš pieraksta savu naudu. Bet, protams, ne bez manas iesaistes tas viss notika, Bet paturpinot, mēs varam sākt ar sevi, pieaugušie, un nodot šīs zināšanas saviem bērniem. Un negaidīt to brīdi, kad skolā sāks pasniegt tādu priekšmetu, vai kad mainīsies mācību programma. To mēs varam darīt. Ko tu teiktu, kas par Čakšas kundzei? Kāds būtu tavs sakāmais, ko tu viņai teiktu? Es nezinu, bet es varbūt vismaz to, ko es iepriekš ar skolniekiem teicu, to es varu. Man tā doma bija tāda, ka viņiem ir mazliet vienkārši jāparāda to, ka ir iespējams, jo daudz vienkārši netic, ka ir iespējams, jo viņi vecāki netic, ka ir iespējams, viņi dzīvo tajā savā realitātē tur, kur viņi ir, un viņi netic, ka var būt arī citādāk, un viņi neredz to mājās, un līdz ar to jauniešiem, viņi vienkārši pārmanto to, ko redz mājās. To viņi arī dara, piekopj tādus pašus principā paradumus un tam līdzīgi gan tēriņos, gan uzkrājumos un tā tālāk. Protams, izreiz aiziet galīgi pretējās, ja tur kāds bija galīgi super taupīgais, ciešais, tad bērni aiziet pretējās galībās, ka vajag visu un tam līdzīgi. Bet viens ir tas, ka noticēt to, ka to vispār var, un to var ar kaut kādiem piemēriem, ar kaut kādām pēc iespējas vienkāršākām lietām parādīt to, ka to īstenībā vajag tikai tik, lai uzsāktu vai tikai šādiem principiem. Un pēc tam es varbūt iesaku no tām pilnīgi parastajām lietām, kas, kad tu sasniedz tos 18 gadus un tu likumīgi drīksti paņemt kredītus, tad droši vien es domāju, ka būtu dažām stundām jābūt skolā, kur sabiedrības finanšu veselībai, kur pastāstīt, cik tev izmaksā tas, paņem šādu kredītu vai tādu, ko tas procentu likums nav viņiem jāmāk sarēķināt. Bet vienkārši tā intuitīvi samācīt to, ka, ja tu paņemsi kredītu ar 3%, tu atmaksāsi termiņu, ka šitiks, tu paņemsi patēriņu ar 25%, tu patiesībā kaut kādā laika periodā par to preci samaksāsi dubultā. Tu to gribi? Nē, laikam negribu. Tur tas teiciens bija muļķis arī baznīcā dabū pērienu. Visus jau neizglābs un visiem nepalīdzēsi, bet ar kaut kādām šīm pamatlietām, lai paliktu pēc tam tie līdzekļi, kur viņi... Manuprāt, būtu laba metode jauniešiem mācīt, kas ir tā riska pakāpe, ko viņi var uzņemties. Kā tu pieietu, lai skaidrotu viņiem, kas ir konkrēti viņiem pieņemamais risks? Mans stāstāmais parasti ir tāds, ka viņi daudz labāk ir, lai viņi šajos gados viņi riskē ar to, kas viņiem ir,
Un tādā ziņā to, ka tās summas parasti nebūs lielas, nevien tu neesi tur mantojumu saņēmis, vai tev nav kaut kāds īpaši apstākļi vēl kaut kas. Bet vienkārši labāk ir, ka tu noriskē un ej tajos trakajās lietās un apdedzinies un izmēģini, ka tev ir 50 un 100 eiro, nevis, ka ir gadījumi, kur cilvēki pārdod tur vetā mantoto dzīvokli vai mežu, un pēc tam viņš tagad tajā rīkā, ko viņam piezvanīja pa telefonu, kaut kā tur krāpnieks, tagad viņš tur naudu dubultos. Ja. Sakot, aprobežoties ar to, kas viņam ir, ko viņš var pazaudēt. Ja? Jā, un vienkārši arī mēģināt. Un tur droši vien vēl viena tā lieta, kas būtu svarīga, ir iedot vai iekustināt to ziņkārību. To, lai viņiem būtu interesantā. Vienkārši pat man atnāk teikt, jaunieti, lūdzu lasi par akcijām un investē. Tāds nestrādā, tad viens veids varētu būt taisīt, piemēram, kaut kādas akciju spēles, kas ir diezgan izplatītas. Bet tur atkal ir jābūt tā, ka ir jābūt šim aizrautīgiem skolotājiem, kurš interesē. Tad var kopīgi kaut vai paņemt dažus Latvijas uzņēmumus, tā, lai pieejamāk tas būtu, un tad papētīt visiem un pasakot, kas gadu laikā notiek līdzi. Es zinu, ka daži tādi entuziasti ir Latvijā, kuri to dara, bet tas varētu būt viens, lai viņi paši tādā veidā kļūst caur šīm te veidiem tādas konkrēti baigi zināšanas vai metodas. Tev kāds jaunietis prasīja, kur tu novelc robežas starp investīciju un kazino? Kur tev ir tā mentālā sēta? Kur beidzas viens un sāks otrs? Ar domu gājienu. Ja domu gājiens ir, es iemetīšu 10 eiro Apple akcijā, ir kazino. Ja ir, es ieguldīšu tāpēc, ka es domāju, ka ilgtermiņā būs potenciāls, bet es varu pamatot, kāpēc tur ir. Es izpētīju, man ir domāts, man var neizrādīties taisnība. Bet tomēr man ir šis... Atšķirība ir, vai tu esi iedziļinājies un pētījis un studējis. Tā tu to definē? Jā, un arī es teiktu, ļoti svarīgi tam, kā mēs to pasakam un uztveram. Es saku šos vārdus iemetīšu, ja. Diezgan daudz šo lieto vārdā, vietā un nevietā. Kur kāds cits saka, šis aizgāja biržā, es tur 500 eiro iemetu tajā akcijā. Tas iemet automātā, tu ieguldi, kļūsti par līdzīgnieku. Tur jābūt tam atbildībai, kā rūpīgam saimniekam pret savu naudu, vai tu tur var aiziet ar dārzā kaut kādā dobē, iemet sēklas, varbūt kaut kas tur būs, nebūs. Ja. Ir kaut kāda juridiska atšķirība, ir kaut kā definēta starp šo? Jā. Nē, tādu definīciju, tā kā ieguldīšana vai iemešana, kā tu saki, nē, tāda īsti atšķirība nav. Bet es pilnīgi piekrītu tam, ko tu teici, ka tur droši vien ir atšķirība tajā domāšanā. Un arī es gan neesmu šajā sarunā finanšu eksperts absolūti, bet man šķiet, ka mēs īsti nepieskārāmies, un tas viens moments, kas ir tāds arī atslēgas moments, droši vien ir, kā jau vienmēr, diversifikācija. Un ja tu, teiksim, 10 vai 5% no sava portfeļa varbūt arī mazāk apzinīgi izmanto, īpaši tajā brīdī, ka tev tas portfelis ir, līdz 100 vai daži 100 eiro, tas ir dzīvi ilgtermiņā neietekmē. Jā, tieši tā. Bet droši vien, ka kaut kādai daļai no tā portfeļa, vismaz manas paudzes investoram, gan jau joprojām būs nekustamais īpašums. Paldies! Man nomierina. Tas citu, ja drīkst mazliet ielikt iekšā, vēl jau ar to, ka nekustamais īpašums jau nekur viņš nepazūd. Arī tajā ziņā to, ka pat ja esmu īrētājs, man ir iespēja šobrīd ar daudziem un dažādiem rīkiem arī iegūt šo te ekspozīciju. Un ja es zinu to, ka tas ir veids, kurš ilgtermiņā saglabā savu vērtību, tur ir īres ienākumi, tur ir kaut kāda paredzamība, stabilitāte. Ir fondi, biržā tirgotie fondi, tradicionālie fondi, un es varu dabūt tādu smalki runājot ekspozīciju uz nekustamo īpašumu. Es to nedrīkst teikt. Ne, bet es to pateikšu. Neviens cilvēks nav kļuvis laimīgs no ieguldījuma nekustamā īpašumā. Pilnīgi neviens. Jā. Tas nav tas, kas dod to laimes sajūtu. Jā. Tas pilnīgi, jā, tā. Laimīgi dara kaut kas cits cilvēku, jā, nekustamā īpašuma pirkums. Bet protams, ka salīdzinot ar Bitcoin ir patīkami, ka tu katru mēnesi kaut ko tur var saņemt. Ja tas ir vēl izīrēts kaut kas, bet protams, ka, Bitcoinā tu nevar iemest grīdslupatolts podā, ja tur vai pieņemsim tur
stiklu kumodē vai vēl kaut ko izdarīt tādu. Ja. Tur ir, protams, ka tur ir visādi sarežģījumi, ja, kas ir daudziem klientiem vienkārši nepieņemami. Ja. Viņi saprot, ko tas nozīmē par to īpašumu rūpēties, un viņi saka, paldies. Tā maizīt nav tā ļoti viegli. Ja. Tur ir jābūt tādām zināmām kvalitātēm, lai tu gribētu to rūpēties un lai tu mācētu sakārtot to naudas plūsmu. Ja. Mēs tur tāds, kaut kāda tāda laba saurupmāja 500 un arī amerikāņu izpratnē, ja, kaut kā 400-500 tūkstoši izpratnē. Ja. Tur gadā vajag 20-30 tūkstoši, lai viņu uzturētu. Ja. Rēķini, cik tev ir jāpelna, lai tu varētu to darīt. Ja. Tur viņi rūpēties tā, lai viņu vērtību nezaudē. Un tā kā tur ir garozi, un es sagaidu, ka būs noteikti kaut kāda uzkrāšanas veidi, kas varbūt risinās to problēmu, ka tu katru mēnesi kaut kādu baudījumu no tā iegūst. Ja? Gan jau ka kaut ko izdomās, ja? Tā nebūs jau nekustamais īpašums vienīgais tāds veids. Dzīvot jau vajadzēs kaut kur, tā pozitīva, mainīsies vienkārši. Jā, ja mēs tādā fotogrāfijas izskatā paskatāmies šobrīd, viss jau ir labi, ja? Bet, kā tur Hermaņa kungs mūs biedēja ar to mūsu diagrammu, ja? Kā izskatās mūsu tā iedzīvotāju skaits un kas mūs draud tuvākajos 20 gados, ja? Iztulkojot to nekustamā īpašuma izpratnē, 20-30 gadu perspektīvā puse no visas Latvijas nekustamā īpašuma būs ar jautājumu zīmi, kam viņi ir vajadzīgi. Ja? Un tas, protams, kā radīs zināms izaicinājums. Ja? Varbūt kvalitāte nav tāda, kā mēs tur esam iedomājušies, vai varbūt tas izpildījums ir cits un tā tālāk, bet pie šīs inflācijas, kāda viņi ir, ja? Pie šīs naudas cenas, kāda viņi ir, nav jau liela laime būt par to attīstītāju. Ja? Paskatieties, viņiem ir visiem piepūst vajag un nav viegli. Tur, mēs jau te birojā iekšienē esam, tā kā, mēs gaidām, kurā brīdī Volga piedāvās, ka tu pēc dzīvokli. Ja? Tur, tās atlaides tur 30-40 tūkstoši apmērā, tas jau liecina par to, ka drīz jau būs, kas ir mūsu laika izpratnē Volga, kas es nezinu, tur, kaut kad jau būs tā sajūta, ja? 2008. gada, kad pēc dzīvokli dabū mašīnu. Ja? Vai jau nonāksim līdz tam, jā, bet... Mums filmiņi tojās izskaņai. Gribēju jums vaicāt, kas ir tā tēma, ko mēs neaizskārām, ko mums vajadzētu apspriest, kas palika neizrunāts no tā, kas mūs sagaida tuvākajā nākotnē. Vai nācies saskarties ar virtuālo nekustamo īpašumu? Vai ir bijis kāds klients, kas par kaut ko tādu interesējas? Man parasti nesaka tādas, ir kaut ko redzējuši, kas salīdzinoši konservatīvas. Man par tādiem lietām parasti neviens nesaka. Man arī nē, par kriptovalūtām jā, un ļoti daudz, jā, par nekustamo īpašumu. Mani fascinē šis tokenizācijas tsunami, kas man jaunākais dēls ir stāstījis, ka tur ir kaut kādas vietas, kur vienas dienas laikā apmēram 20,000 tokenu projektu tiek laist gaisā. Un tas, man liekas, kaut kas vienkārši ir apbrīnojams, jā, kā cilvēks spēj iekš kaut kā tādu norientēties, un to vilinājumu ir tik nenormāli daudz. Un kā vispār mentāli šie jaunieši spēj sadalīt savu uzmanību, ko fokusēties, ko palasīt, kam pievērst uzmanību. Daudz abstrākļiem. Tas notiek viņiem daudz ātrāk, tā domāšanas ātrums, kāds ir viņiem. Viņš atšķiras no tā domāšanas ātruma, kāds ir manai paudzei. Tur zibenīgi. Es arī redzu tagad to 8-gadniekam, kā viņš tagad aizgāja mācīties privātas stundas angļu valodu. Viņš vienkārši, viņš tos vārdus kā sulklis sevī paņem. Un tas domāšanas veids, kā, viņš ir daudz ātrāks. Un man šķiet, ka nav tiem jauniešiem problēmas saorientēties. Viņi, man liekas, viņiem viss, tā būs tā paudze, ja, kuriem viss notiks ātri. Jā, man liekas, ka to baigi vajadzīgs tas laika tests ir, tas lielais kaut kāds notikums, lai saprastu, cik šīs lietas ir. Ar skepsi no tavas puses nāk kaut kāda tur. Jā, teikšu. Kāda mums ir jāpietiek zemi šajā sarunā? Domāju, ka daudz, kas tur var izrādīties tāds, ka, viņš patiesībā nemaz varbūt nav, bet vienkārši šobrīd mēs tik labi
kopumā sabiedrība tik labi kopumā dzīvo, ka ir gan laiks, gan laika resurss, gan finanšu resurss, tur savā starpā ņemties un darboties, un tas laika tests būs nozīmīgs pārbaudījums, vai tas ir uz palikšanu vai nē. Un ja nē, tad būs vērtīgas mācības, tad pievērsīsies īstajai lietai vai citām lietām, kas rada vairāk pievienoto vērtību. Ja ir uz palikšanu, tad es būšu kļūdījies, un tad es izmantošu nākamo gājienu uz augšu, jo arī kā ar internetu bija. Internets ar pirmajā burbulī, tas, kas bija .coms, tur viss kaut kas sapūtās, burbulis izlaidās, bet īstie iegūmi bija pēc tam, viss tur Amazons, Googles. Jā, bet jebkurā gadījumā, lai kāds arī būtu, man liekas tas, ka tās kripto lietas tik īsā laikā salīdzinoši ir akumulējuši triljonu. Ja? Tas, man liekas, ir vienkārši ievērības cienīgi. Tas par kaut ko liecina. Ja? Bet es varbūt pretponostītu to, ka daudzas lietas ir kļuvušas, ka tie triljons jau vairs mēs īsti nesaprotam, cik daudz tās nulles ir un kur tie triljoni ir. Un cik ir... Nē, es mēru pret to, ka pasaulē nekustamie īpašumi ir 330 triljoniem mēram esot. Ja? Un es vienkārši domāju, ka cilvēks visu savas vēstures laikā to ir krājusi 1000 gadiem, un reku šeit ne no kāds uzkodē ko tādu, kas jau ir akumulējis jau 1/300 daļu no tām. Es tik vēl skepse, bet tas nav garantēts, ka tas tā paliek. Atkarīgs no kādām iepriekšējām krīzēm, vēl kaut ko tur ir, kur bijušas kaut kādas augsti augošās akcijas un pamainās tirgu baigi noskaņojums un kaut slikti dati un viss. Un nākamajā dienā viņi maksā 20% mazāk. Un nav tā, ka ir kaut kas ir cietis vai nauda pat ir apmainījusies. Vienkārši mainījās uzskats par to, cik par to ir gatavība maksāt. Es sapratu, Kaspar, tavu noskaņojumu. Taču šajā dienā, 29. oktobrī 1929. gadā, nobruka Amerikas birža totāli. Ja? Tad sākās, kā viņi saucā, krīze vai kas tas bija tāds. Tā kā, tāpēc laikam tev tāda. Varbūt. Iet caur mani cauri. Vai nu arī, kā es tagad klausījos tevi, vai nu arī vienkārši visi pieņems šo te īpašību kriptovalūtai, kas ir. Vienkārši ar viņu rēķināsies un iemācīsies ar viņu dzīvot. Un nevis uzskatīs, ka tas ir nekur nederīgs investēšanas objekts vai arī vienkārši tur kaut kāds cits objekts, bet vienkārši sapratīs, ka pie tā ir jāgatavojās un sadzīvos ar šo īpašību, kas kriptovalūtā ir. Jā, es esmu gatavs to, ka mani pārmācīs tirgus. Paldies, ka atnācāt. Alīna Zela. Alīna, kā skatītāji, klausītāji tev var atrast? Tā saprotu, tavs saturs ir pārsvarā Instagramā. Jā, sociālajā mēdī, īstenībā gan Instagram, gan TikToks, gan Facebook, gan Threads, tur visur var man atrast, alina.zela, un ir arī mājaslapa alinazela.lv. Jā, un saturs ir par personīgām finansēm, gan par finanšu pārvaldīšanu kā tādu, gan arī par investīcijām, bet varbūt arī tas temats, kas nedaudz atšķirās no šodienas, es esmu par ilgtermiņa investēšanu, viss par vienas dienas spekulācijām. Jā, paldies, kas par tevi jāmeklē, es tā saprotu, ir... Investoru klubā, bet var vienkārši Google ierakstīt Kaspars Pēcinieks. Atradīs tevi. Es parūpējies, lai mani atrastu. Agne, tevi arī LinkedInā, es tā saprotu, tevi var atrast. Var man atrast LinkedIn un arī noteikti var Sorēnen mājaslapā atrast. Paldies par sarunu, paldies par jūsu laiku un uz redzēšanos nākamajās epizodēs. Vislabāk!